Vokālais studijai Tonis jau 25, un jubileju tā nosvinēja ar populārāko pasaku dziesmu koncertu. Skaitlis 25 šķiet neticams, bet patiesi to Kristīne Broka-Meļķe izveidoja jau 18 gadu vecumā līdz ar pedagoģijas studiju uzsākšanu. Tallas 2. vidusskolas direktora tajā laikā Vērdiņas kundze man teica, vai tu nevēlētos vadīt vokālo studiju, un tas man bija liels gods un arī tāda liela motivācija sev pierādīt. Jā. Tonī šobrīd dzied bērni no 2 līdz 12 gadu vecumam, ir arī grupa Kandavā. Kristīnai žēl, ka pandēmija izjauca spēcīgo jauniešu grupu, taču šobrīd jau aug jauna paudze. Viņa priecājas par bērnu spēju ātri apgūt dziesmas, jo visi tiekas tikai 2 reizes nedēļā. Man ļoti patīk dziedāt un patīk, ka ten ir jautras dziesmas un kādas foršas skolotāji ir. Bērni, tie, kas nāk, viņi arī tāpat kā es, esmu motivēti. Ja? Viņi nāk, viņi tiešām grib dziedāt. Tā nav piespiedu kārta. Ja? Un tāpēc arī man liekas, ka ir vieglāk. Kāda ir jūsu Kristīna? Forša, smieklīga, labsirdīga. Jauka, ļoti jautra. Viņa man ļoti daudz nozīmē. Kāds bija šodien koncerts? Izklausījās skaisti? Jā, ļoti. Nepilnu 2 stundu garumā bērni izdziedāja daudz pasaku stāstu, un viņu svētku svinībās arī pievienojās vairāku pasaku tēlu. Man mīļākā pasaka ir par Elzu. Tas arī bija šodien koncertā? Jā. Vai tas bija koncertā, tāpēc, ka tā ir tava mīļākā pasaka? Jā, laikam. Bet pasakām katrai ir arī kāda morāla. Es domāju, kā tev liekas, kā tai Toņa pasakai varbūt ir tā doma, kāpēc to dari? Mūzika, tā ir mana sirdslieta jau no bērnības. Un ja tajā ikdienas darbā un rūpēs ir reizēm tiešām tā, ka ir pelēcība pelēkā, tad gribās atbraukt pie Toņa un atkal smaidīt, un bērni jau neredz tās rūpes, un viņi atkal no jauna dod kaut kādu jaunu stimulu visam. Mūsu uzrunātās meitenes atzīst, ka sapņo kļūt par pasaulē slavenām dziedātājām. Kā tev liekas, tas izdosies? Jā, es domāju. Jā, man arī tā liekas, ka tā būs, un tas droši vien tāpēc, ka tu dziedi Tonī, vai ne? Jā. Noslēgumā labā būrve jeb Toņa vadītāja saņēma tik daudz ziedu, ka šķita, ka jubileja nevis studijai, bet viņai pašai. Vakardien mans tētis teica, Klau, es laikam rītdien arī nākšu. Tā taču ir tava jubileja, Kristīna. Un tikai tajā brīdī man tā īsti nāca tā apskaidrība, ka patiesībā sakot, tie ir mani 25 darba gadi. Jā, un zied tiešām kaudze. Dzimšanas dienās vienmēr kaut ko vēlu. Tā arī Kristīnai meitiņa Rasa novēl, lai Tonis vienmēr būtu labākā dziedātāja grupa. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.